Vēl viens no gaismakļiem mums ir šāds. Kā es saku, lokās kā kiborgs uz katru pusi, kur tu gribi. Šim ir 180 diodītes, kustība sensors, attiecīgi gaismas sensors, tā kaut ko uzlikt. Ieslēgšanās poga. Tie mēs noliekam, tā kaut kas jānoliek priekšā. Tad se varam grozīt, uz kuru pusi gribam. Viņš pilnīgi autonomi darbojas. Ieslēdzot viņu, viņš pēc pusminūtes aiziet tā kā miera režīmā, spīd uz nelielu procentu. Un kā notiek kustība priekšā, tā viņš uz maksimumu atkal sāk spīdēt, pusminūte deg, ja nav kustības priekšā. Nu, tiklīdz viņam ir gaismas sensors, viņš nodziest, un kā būs kaut kur saules gaisma, jo arī pagriezt, uz kuru pusi grib, var uzlādēt. Lādēs viņš no saules gaismas. Un komplektā šeit arī ir kronšteins, kas piestiprinās pie sienas, un šis te vienkārši šādi te uzliekas uz tā kronšteina, un viss vajag noņemt, vienkārši noņemam, un tad paskrojam citā vietā, ja gadījumā. Arī nākam uz www.amreon.lv un pasūtam ne tikai